Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Ir 9:00, un tā kā mūsu valstī oficiālā vizītē 2 dienas viesojas Polijas Republikas Seima maršale viņas ekscelence Eva Skopačs kundze, viņa šodien uzrunās Latvijas parlamentu. Tātad tas ir pirmais mūsu darba kārtības jautājums. Vārds Polijas Republikas Seima maršalei Evai Kopačai. Wielce Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Izbo. Cienītā priekšsēdētājas kundze, augstā palāta. Man ir patiešām milzīgs gandarījums iespēja uzstāties Latvijas Saimas plenārsēdes laikā. Jau pats parlamenta nosaukums atgādina palātas nosaukumu, kura priekšsēdētāja esmu es. Saima, vārds Saima rāda mūsu tautu tuvums, mūsu vieno vēsture. Sena un šī jaunākā vēsture. Šī vēsture ir Polijas un Latvijas daudz nacionālās Žečpospolitā ietvaros 16. līdz 18. gadsimtā. Tik milzīgas mūsu vēstures kārtas kā Kauja pie Kirholmas, jeb Salaspils 1605. gadā. Tie ir parlamentārismu sākumi Latvijā, kas saistās ar Zigmunta Augusta un Stefana Batorija karaļu laikiem. No tuvākiem laikiem varam atgādināt ļoti nozīmīgo Rīgas Politehnikas lomu, kuras absolventi bija Polijas Republikas prezidents Ignācijs Mošķickis. Uzvarētais pie Monte Cassino Vladislavs Anders un tūkstoši izcilu Polijas inteliģences pārstāvju. Mēs nevaram aizmirst arī par Polijas un Latvijas ieroču brālību Latgales kampaņas laikā, kurā piedalījās Juzefs Pilsudskis. Par vēsturi kopīgo var runāt ļoti daudz, bet mums parlamentāriešiem vēl svarīgākā ir šodiena. Bet politika un mūsu valstu kopējās intereses ir īpaši tuvas. Baltijas virziens Polijas ārvalstu politikā spēlē strateģisku lomu. Pirms pāris dienām NATO samitā Čikāgā tika pieņemts lēmums turpināt misiju Air Policing, par ko esmu īpaši lepna. Lepna tāpēc, ka brīdī, kad es saku šos vārdus, Latvijas debesu drošību sargā poļu piloti. Tā būs arī nākotnē. Ziemeļatlantijas bloka solidaritāte ir miera un attīstības un labklājības garantija. Rāmji, ietvari, kuros mēs attīstāmies, veido Eiropas Savienība. Ar patiesu gandarījumu var konstatēt, ka mūsu pozīcijas lielāko daļu Eiropas debašu laikā ir ļoti tuvas. Sarunu laikā par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu ir ļoti tuvas. Sarunu laikā par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu Polija un Latvijas sargā kopīgo kohēzijas politiku un par daudz godīgāku kopējo līdzekļu sadalījumu kopējai lauksaimniecības politikai. Mēs cenšamies kopīgi, lai austrumu partnerības programma būtu reāls instruments, kas atbalsta demokrātiskās un tirgus izmaiņas mūsu partneriem austrumos. Cienītā priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, mūsu balss Briselē ir labi dzirdama arī tāpēc, ka Latvija un Polija ir ekonomiskā panākuma valstis. Neskatoties uz kārtējo ekonomiskās krīzes vilni, mūsu ekonomikas pieaug. Un ar milzīgu gandarījumu var pateikt, ka mūsu valstis savstarpēji sacenšas par līderi apvienotajā Eiropā attiecībā uz ekonomisko pieaugumu. Tas ir īpašs iemesls, dārgie kolēģi, lai apsveiktu jūsu valstī. Latvija ir izkļuvusi no ļoti
dziļas krīzes. Ar brīnumu Polijā un ar izbrīnu skatāmies, kā jūs ievadat reformas un konsolidējat budžetu. Es brīnišķīgi zinu, cik grūti mums sabiedrības pārstāvjiem ir pieņemt sabiedrībai sāpīgs lēmums. Tomēr tas ir mūsu atbildības līmenis ilgākā perspektīvā nekā tikai uz vienu sasaukumu ievēlēšanu. Es zinu, ka pēc brīža jūs atgriezīsieties diskusijā par grūtām ekonomiskām problēmām. Es zinu, ka Latvijas problēmām ceru nepietrūks gudrības un izturības, šīs īpašības, kuras padarīja Latviju par lielisku piemēru visai Eiropai. Cienītie klātesošie, kā Polijas Seima maršals, es šajā fórumā īpaši gribētu pateikties Latvijai par lieliskām attiecībām starp Latviju un šeit dzīvojušiem poļiem. Viņi ir lieliskas un gudras savstarpējas divu tautu sadarbības piemērs. Neskatoties uz budžeta grūtībām, lieliski darbojas poļu skolas Latvijā, darbojas sabiedriskās organizācijas, mediālie institūti un kultūras. Ik gadus mēs viesojam Polijā lielus korus, piemēram, koris Jutšenka no Reizeknas. Viņi rāda ne tikai poļu kultūru dziedāšanas, bet arī slaveno Latvijas koru dziedāšanu. Liels paldies par atbalstu Polijas minoritātei Latvijā, bet es arī lūdzu nedaudz vairāk. Esmu pārliecināta, ka Saima pieņemot grūtus budžeta lēmumus atcerēsies arī par minoritātēm, it īpaši par kultūras un izglītības atbalstu. Komunisma laiki ir mūs attālinājuši. Tādēļ tagad pirmkārt rūpes par zinātni, vēsturi un jaunatnes audzināšanu ļauj kompensēt un atgūt šos trūkums un būvēt kopīgu nākotni. Šī nākotne, tai jābalstās uz savstarpējo ekonomisko izdevīgumu. Vakar pastaigas laikā pa Rīgu es veikalos ievēroju daudz produktus ar uzrakstu izgatavotus Polijā. Es zinu, ka izņemot 2009. krīzes gadu, mūsu apgrozība ik gadu pieauga. Esmu pārliecināta, ka lielie infrastruktūra projekti, tādi kā Rail Baltica, Via Baltica vai elektriskie un gāzes interkonektori vēl vairāk pastiprinās mūsu ekonomiskās saiknes. Es ceru, ka apmēram pie 300 firmām, kas šeit darbojas Latvijas tirgu, pievienosies arī tās milzīgās. Patreizējā politika, es zinu, tā ir veiksmīga nosacījuma veidošana. Nosacījumu, lai ekonomiski sadarbotos un tīri cilvēciskā plāksnē. Starp Poliju un Latviju nav robežu. Atliek tikai pārvarēt nepamatoto sajūtu, ka mēs atrodamies tālu viens no otra. Tas ir arī uzdevums mums, parlamentāriešiem. Es priecājos, ka mūsu starpparlamentārās sadarbības grupas veido tik daudz izcili parlamentārieši. Viņu priekšsādātāji pirms pāris dienām tikās Varšavā, bet tagad viņiem ir iespēja šeit tikties, pie jums, Rīgā. Es zinu, ka mūsu sadarbības grupas var rēķināties ar atbalstu no manas puses, kā arī no manas kolēģis Solvits, veidojot starp Latviju un Poliju kārtējos draudzīgos tiltus. Paldies! Priekšsēdētājs kundze ir vērts pasvītrot sieviešu lomu, veidojot Polijas-Latvijas attiecības. Bez šaubām mana uzstāšanās būtu nepilnīga, ja es neatgādinātu šeit par Itu Kozakēviču. Deputāti uz pirmo Latvijas Seimu pēc neatkarības atgūšanas, tā, kur parakstīja arī neatkarības deklarāciju, leģendāro Polijas Savienības priekšsēdētāju. Neapšaubāmi, bez viņas, kuras traģiskā nāve priekšlaicīgi izrāva viņu no Latvijas un Polijas publiskās dzīves, mēs atrastos tālāk nekā esam šodien. Nobeigumā es atļaušos atgādināt par vēl vienu lielisku sievieti, kura poļu dzejnieci Kažimieru Ilakoviču, kura dzimusi Latgalē, kur visu savu dzīvi pavadīja Varšavā un Poznaņā. Viņa bija Juseva Pilsudska ilgadēja asistente un Polijas ārlietu ministrijas darbiniece. Savas dzīves beigās viņa uzrakstīja:
Es atļaušos citēt viņu. Man dzimtene vienmēr paliks Lietuva un Latvija. Vispārējais Varšava, Poznaņa bija un ir ārvalstis. Visa mana ainava nāk no turienes, no manām dzimtajām pusēm. Es ceru, ka kopīgi ar priekšsēdētāju skundzi mēs kopsim šīs tradīcijas, šo mantojumu, sieviešu mantojumu, veidojot starp Latviju un Poliju kārtējos draudzīgos tiltus. Paldies!